Labrīt! Šodien ir 29. septembris, un es sākšu raidījumu Dzīve ir darbs. Ko es jūtos mierīgs un vēlos pafilmēt, paskatīšos. Es veidošu otru raidījumu. Dzīve ir darbs. Zini, es vienkārši tās ikdienas pārdomas paņēmu vakardienas. Šajā mirklī man ir jautri. Es esmu atklājis jautrību. Kamēr es izklaidējos, es turpinu mācīties. Varētu pievitināt un strādāt, jo darboties, darbā darbojās. Cienīt citu lēmumus. Un es jūtos vispār mierīgi. Un tāpat parotaļāšos. Tāda baigi stingrā dziesma, zini, jāpaslēgā. Un kā es to saprotu, dzīve ir darbs. Man jau, es nezinu, vai paveicās vai nē, bet manas dzīves darbs, man viss pa ceļam bija, un tagad es vēlos, šajā mirklī man ir jautri, un ko es vēlos. Dzīve te ir darbs, bet ar darbu nepaēdīsi. Vēlos čaukstošo dabūt, čaukstošo kaut kur mazliet. Jo mazliet gribu neatkarību, kā jau es teicu. Es visu apsmazeņoju, mana dzīve ir darbs, bet darbā būdams es gribu ņama, strādājot kaut ko, jo cilvēks ir tā iekārtots, kad viņam vajag ņama, un pēc tam, ir tādi, tā kā izdevumi darbā. Darbā ir izdevumi, un man to vajag izdomāt, kā dabūt ieņēmumus, lai būtu tie izdevumi. Un es to domāšu, tāpēc es filmēšu otru raidījumu Dzīve ir darbs. Es arī atradu, man pietiek kanāli, es varu filmēt kādus vien gribu kanālus. Ja kāds grib, es arī varu parādīt, kā var filmēt. Jo var te filmēt, cik grib, var filmēt, var nosaukumus kādus grib taisīt. Darbs, tas ir labs, man patīk filmēt, tāds darbs man patīk. Jo dzīve ir darbs, viss man patīk, bet darbā ir izdevumi. Man ir jāizdomā, kā dabūt ieņēmumus. Un es tagad to domāšu. Un tāpēc es filmēju jauno raidījumu. Es skatīšos, ko viņš tur teiks, ko viņš tur ir izgudrojis, un mēģināšu iedziļināties viņa teiktā. Es skaļus vārdus negribu teikt, bet var tāpat dzīvot, bet nulle neatkarības ir nulle. Un, ja man būs ieņēmumi, man radīsies neatkarība. Un vēl kāpēc man vajag ieņēmumus, jo man studijā paliek pavēsi. Tikpat cik ārā, tik arī te ir iekšā. Un vēl kas ir augstākais spēks, gribu, lai es nopērku mobīlo telefonu. Un es iztērēšu savus krājumus, jo es esmu ļoti skops. Un vēl augstākais spēks gribu, lai es atpazīstamu sēņu taisu. Darbā man būs novelkamās bildītes, varbūt.
un vizītkartes būs. To varu dabūt, es tagad sapratu, pa ko iet runa. Tos, kur to naudu pelnīt, es varu dabūt tos, bet kas strādā, tas man ir vajadzīgs. Jo pats es strādāt negribu, es gribu iet uz darbu. Uz darbu, man viss patīk darbā, es varu iet uz darbu, visu kaut ko stāstīt, es esmu kā zelta zutis sasmērēts ar eļļu zirņu laukā. Bet vajag kāds, kas strādā. Un, protams, ir mans māceklis man ir. Un māceklis raujās pa vairākām frontēm. Un es nevaru izlemt. Jo viens pats uz darbu es nenāku. Dzīve ir darbs. Es visu laiku darbojos, pa dzīvi darbojos, bet uz to peļņas avotu es nenāku, kur dabūt tos izdevumus. Es nenāku, kur dabūt izdevumus. Lai būtu izdevumi, ir jādabūna ieņēmumus. Uz turien es nenāku, kur tos izdevumus var dabūt. Viens pats nenāku. Un, ja es atnāku un nav nekādi pilnīgi ieņēmumi, ir tikai izdevumi, atkal tas jau nav izdevīgi vispār nākt uz to ieņēmumu avotu, ka ir tikai izdevumi atkal, ka nav ieņēmumi. Un tā es domāju visu laiku, ko man darīt. Un es tāpēc filmēšu raidījumu Dzīvei darbs, skatīšos Dzīvei darbs. Es arī skatīšos vienreiz Dzīvei darbs, vienreiz Pateicība ir mīlestība. Un skatīšos, ko viņš tur ir izgudrojis. Domas ir, bet pelnīt, negribas pelnīt, tā negribas. Uz darbu iet man gribas, no rīta es uz darbu agri pamožos, jau sāku darboties, tūlīt braukšu uz darbu, dzīvei darbs, un uz darbu braukšu, bet izdevumi jau būs, bet peļņas tā nav. Un it kā jau visi galīgi savilkušies kopā labi ir. Nav tā, ka es ciestu badu. Man ir, šies būs tā, kā var palielīties. Es tik pilnīgi. Man ir ko ēst. Nesaukšu vārdos, ko man ir ko ēst. Man ir ko ēst. Un zivs ir, un lielopa gaļa ir. Bet varbūt šodien arī iebraukšu atkal kaulus nopirkt lielopu, man ļoti garšoja, es apēdu visus. Daudz bija, garšo. Tas ir tā kā ar lielopu to kauliem. Tas man būs tā kā pamatēdiens, kuru, ja man nebūs cits ko ēst, es ēdīšu savus lielopu gaļas kaulus. Tos augsto gaļu ēdīšu. Tā jau man ir vēl ko ēst, nav jau tā kā nav ko ēst, ir ko ēst. Bet man vajag tos ienākumus mazliet, jo es ļoti skops, man vajag tādu tā kā spilventiņu, man patīk, kad ir, kaut kāda ir čupiņa, pēkšņi es vispār negribu uz darbu iet, es tikai gribu gulēt un ēst, lai es varētu, kas ar saldējumam, man būtu nauda, ja man nepirks, piemēram. Es gribēšu saldējumu, man gribās, lai man ir kāda kapēciņa naudas. Un pīpēt man patīk. Elektriskās cigaretes arī maksā ļoti dārgi. Ļoti dārgi maksā, tās man patīk. Tās man tagad būs, varbūt, jāatvedīs. Jo nedrīkst viņas būt, 5 gadi ķurķis viņām. Bet es zinu, kad izdomāju man likumu, lietot drīkst, tirgot nedrīkst, bet mēs te visi lietojam. Mēs nezinām, kur ko tirgot, nemāku neko. Te man vēl aplis nebūs izveidojies, jo šitais ir dzīve ir darbs. Sveiciens darbiniekam DVD Laurencio pagaidām un māceklim sveiciens, abiem mācekļiem.